Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā bizness sākas ar cilvēku. Mēs runāsimies par iemīlēšanos, par iepazīšanos sociālajās vietnēs, jo iepazīšanās pasaule mūsdienās ir ļoti, ļoti mainījusies. Mēs kādreiz to darījām kafejnīcās, uz ielas, ballēs. Iespējams, kāds to joprojām arī tā dara, bet kopš parādījās vietnes tādas kā Tinder, Bumble, Badoo, tas ir pārcēlies uz digitālajām ierīcēm. Mēs iepazīstamies paralēlajā pasaulē, ja tā varētu teikt. Es sarunāšos ar Ilzi Žukovu. Ilze ir sociāla antropoloģe, arī bijusī Tele2 zīmola vadītāja. Sveiki, Ilze! Jā, sveiki! Es domāju, ka tev ir tāda ļoti laba pieredze un redzējums tajā, kā cilvēki mūsdienās iepazīstas, arī vecāka gadagājuma cilvēki, kā šie cilvēki jūtas par iepazīšanos, jo kādreiz tas šķita, tā vienkāršāk, mēs pieejam klāt, ja mums kāds iepatīk. Šobrīd starp mums ir digitālās ierīces, un mums kāds ir jāuzrunā kaut kur tālu internetā, ja? Un tad ir jāmēģina veidot arī attiecības. Tu esi pētījis šo tēmu, tev ir pētījumu raksts par to, ka Tinders nav par attiecībām. Par ko tad ir Tinders, ja tas nav par attiecībām? Jo mēs taču Tinderī ejam meklēt attiecības. Tinders ir īstenībā, tā arī bija mana sākotnējais priekšstats, ka Tinders ir par attiecībām, par attiecību veidošanu. Bet sākot pētīt dziļāk, kas notiek Tinderī un ar kādām vēlmēm cilvēki īstenībā reģistrējas Tinderī, tad tu saproti, ka tas ir tirgus placis. Tirgus placī ne visi ir pircēji pārdevēji. Ja? Iedomāsimies, tur aiziet gan sevi parādīt, gan uz citiem paskatīties, gan kādreiz arī kaut ko nopirkt, gan pamācīties pakaulēties. Tā ir ļoti daudzdimensionāla vide. Un uz Tinderi ir jāskatās, manuprāt, tieši tā, kur satiekas ļoti daudz un dažādi cilvēki ar dažādām vēlmēm, kas nevienmēr ir attiecību veidošana. Un tas arī bija viens no tādiem manu darba secinājumiem. Jā, mēs ejam varbūt arī izklaidēties, jo uz tirgu placi mēs arī kādreiz gājām izklaidēties, vai ne? Tur taču varēja apēst kaut ko garšīgu, tur varēja vienkārši padraudzēties, parunāties. Nevienmēr no tirgus tu nāci ar iepirkumiem mājās. Tieši tā, paskaties teātri, kas ir. Un tā arī ir, jo sarunājoties ar cilvēkiem atklājās, kad līdzās, protams, tam, kad iet meklēt šīs attiecības, cilvēki arī mēģina krāt, pieņemsim, laikus tādā veidā, audzējot savu pašapziņu. Jā, tas ir viens no tādiem. Es iešu šodien Tinderī, kā teikt, es paskatos, cik daudz man ir nolaikojuši. Varbūt tās es arī kādu, viss ar mani ir kārtībā. Kā teikt, tu iegūsti savu dienas, kā teikt, to devu. Jā, kad ir viss kārtībā, viss ir forši. Citi, pieņemsim, pat meklē darījumu partnerus. Citi atklāja to, ka viņi mēģina varbūt mācīties, kā ir veidot šo small talk. Jā, ka viņi saprot to, ka viņiem ir grūtības tikt pāri. Tad šī ir laba tāda vide, kur veidot, kur mācīties. Tā kā tās vajadzības ir ļoti daudz un dažādas, kas tur tiek apmierinātas, un kas, starp citu, arī iepazīšanās. Jā, protams. Jā, protams, kāds arī atrod savu dzīves partneri un veido attiecības un dzimst bērni un nosirmo kopā. Bet noteikti, lai mēs varētu būt šādās iepazīšanās vietēs, mums ir jāpiemīt tādai digitālajai identitātei. Izstāsti, Ilze, kas ir šī mūsu digitālā identitāte, kā mēs to veidojam un kā tā iespējams atšķiras no tādas reālās identitātes. Jo tur mēs arī esam, bet tie jau neesam līdz galam mēs. Tas ir kāda daļa mūsu. Jā. Kas ir tā digitālā identitāte? Tā ir mūsu iedomātā personības digitālā reprezentācija. Tā mēs varam to teikt. Mēs viņu ievietojam kādas fotogrāfijas par sevi, mēs ievietojam aprakstu un tad skatāmies, kas notiek. Ko tā auditorija, kā uz viņu reaģē.
Un, protams, ir baigi forši, ja visi spiež, kā teikt, tur ir laiki ir un kā teikt, ir svaipi pa labi, kā tas ir Tinderī, kas nozīmē to sakritību, jā. Bet, ja tur ir klusums un nekas nenotiek, mēs sākam domāt, varbūt kaut ko vajag pamainīt. Un tad citam, kā teikt, ir tad vēl mentori dažreiz uzrodās, kurš pasaka, hei, šitā bilde tev galīgi nedara, tev vajag to ar tiem izlaistiem matiem vai tur tām lokām, vai citreiz kādu citu. Tā kā atbildot uz šīs auditorijas reakciju, jā, mēs mainām savu tēlu, mēs mainām savu reprezentāciju, pielāgojot to auditorijas gaidām. Un tieši tāpatās, ja īstenībā mēs varam salīdzināt arī ar aktieri, kas spēlē teātrī. Ja? Viņi spēlē, lai saņemtu aplausus, ja zālē, ja? Pēc katras labas izrādes ir ovācijas, ja? Tas ir tādam aktierim tā kā tāda laba sajūta izrādes beigās. Un mēs cenšamies, kā teikt, iegūst arī no auditorijas šo pretreakciju. Un iegūstot to, mainām savu tēlu. Un beigās tu uzdevi jau to jautājumu, cik daudz tad ir palicis no tā mūsu pašu. Un tad jautājums īstenībā ir, kas esam mēs paši, ja? Kas tad esam? Jo īstenībā arī ikdienā mēs ļoti bieži reaģējot uz kaut kādām situācijām, arī mainām savu tēlu. Ja aizejot uz balli, citreiz uzvelkam tādu kleitu, citreiz gribam būt tādā tēlā. Arī mēs tur eksperimentējam ar šiem tēliem. Tā kā digitālajā vidē, viņi pakļausījās daudz vienkāršāk šiem eksperimentiem. Ja? Un dažreiz sarunājoties ar kādu cilvēku, ar tevi informantu, viņš saka, es speciāli nerādu savu seju. Tāpēc, lai es vienu dienu varētu būt viens, un otru dienu varētu būt otrs, pamainot aprakstu. Un, protams, mainot šos aprakstus un šos tēlus, tu arī saproti to, ka tu piesaisti citu auditoriju. Un tādā veidā tu vari saprast, kur tev labāk, paņemsim, potenciālie partneri der ar kādu tēlu. Tā kā tā ir tāda spēle, saspēle. Kā šo digitālo identitāti veido sievietes un kā vīrieši? Ir atšķirība, kā mēs to darām? Jo lasot tavu darbu, man patiesi šķita, ka ir atšķirība, un vīrieši iespējams mazāk pievērš uzmanību tādai vizuālai sava tēla reprezentēšanai, kamēr sievietēm tas ir daudz svarīgāk. Jā, ir atšķirības, un īstenībā to nosaka kultūras gaidas, jo kultūra pieprasa no sievietes izskatīties labāk, kā teikt, pucēties. Sievietēm ir jāpucējas un jābūt. Vīriešiem, ja mēs paskatāmies, tad viņi pārsvarā ļoti bieži sevi reprezentē savā, kā teikt, domēnā, kur viņiem ir sabiedrība atvēlējusi. Tā kā ģimenē viņi ļoti bieži tiek redzēti kā tādas tehniskās funkcijas veicēji, tad viņi ir ar grilu, ar močiem, tur garāžā, ar zivi, jā, ir tieši tā, kur lai vēl, kā teikt, tā ir viņa teritorija, kā teikt, makšķerēšana, tas ir viens no tādiem Latvijā, un sēņošana, starp citu, arī hobijiem. Turpretī sievietes ir kleitās, un tad ir piedomāti leņķi, vairāk rakursi, un tad šeit ir tāda interesanta lieta, kad no sievietēm mēs sagaidām labāku reprezentāciju, un tas ir pašsaprotami, ja? Bet ja vīriešiem parādās šīs labākās bildes, varbūt tās un tādi izkoptāki tur kaut kādi tēli, tad sievietes tā skatā, ka tikai šis nav kāds tur skameris, ka tikai tur vairāk nav, jo šeit ir tā saspēle ar to vīrišķības, kas ir vīrišķība, kas ir sievišķība. Vai vīrišķīgs vīrietis var būt pārāk izsmalcināts, kā teikt, savās bildēs, jā? Savā reprezentācija tēlā, vai tur gadījumā kaut kas viss ir kārtībā. Tā kā šīs robežas, jā, tur ir tādas diezgan ļoti tādas šauras. Vai Tinder ir tāda milzīga izvēļu iespēja? Ja mēs domājam par šo iepazīšanās vietni vai arī citām iepazīšanās vietnēm, šķiet, tur ir tūkstošiem cilvēku mūsu reģionā, vai ne? Un ir taču no kā izvēlēties. Vai tomēr mēs esam kaut kā ierobežoti, jo to nosaka algoritms? Algoritms vispār ir ļoti interesanta lieta, jo tā jau mums vien šķiet, ka mūsu izvēle ir brīva. Kā teikt, mēs izvēlamies brīvi, bet īsti brīvi, jo mēs neizvēlamies. Ja? Un, bet par to izvēļu daudzumu, jā, tas man šķiet ir tas, kas ir šķiet Tinders kā nebeidzama izvēļu jūle, jo es viena profila nāk otrs, un tad tas tiešais tā trešā būs tas īstais, vēl nav, tad es tā nākamā būs tas īstais. Un tieši man šķiet šis izvēļu lielums liek
liek vienmēr atgriezties un cerēt, ka tur varbūt aiz tā nākamā profila tiešām būs tas īstais. Nevis varbūt iet un mēģināt saprast, vai šīs attiecības, kuras aizgāju uz to randiņu, ja, varbūt tās pirmšķietami, varbūt tās šķiet, ka varbūt tur nav viss pēc mana saraksta kārtībā, bet varbūt papētīt vairāk, bet nē, mums tā izvēļu daudzveidība, kas tur tā kā šķiet, ir pievilcīgāka un liek atgriezties tur, nevis iedziļināties esošajās kaut kādās attiecībās. Es to mēdzu salīdzināt dažreiz tā kā reklāmu, jo reklāma ir 30 sekundes un filma ir, pieņemsim, stunda, 2 stundas. Un filmu sākot skatīties, dažreiz galvenie varoņi nav tādi paši simpātiskākie. Tu redzi, ka viņi tur ir tādas dīvainības un tādas dīvainības. Un īstenībā no sākuma mums viņi pat neiepatīkās varbūt tās. Bet filmas beigās, skatoties, kad izejot cauri dažādiem sižeta līkločiem, parādoties vērtībām, tu saproti, jā, filmas beigās mēs viņu iemīlam. Bet Tinders ir tāds 30 sekundžu formāts, jā, kurš īstenībā neiztur šo vērtību pārbaudi. Un tad līdz ar to tu skaties uz pilnīgi citiem kritērijiem, un viņiem ir ātri jābūt izsijātiem, jāizsijā viņus ir ātri, un līdz ar to šī iedziļināšanās nenotiek, jā. Līdz ar to, un par to izvēļu brīvību, ka mēs jau principā skatāmies cilvēkus līdzīgus mums pašiem, mūsu vērtībām, mūsu izglītībai. Tā izvēle notiek tādās kultūras klišejās, pieņemsim, ka mēs skatāmies uz etnisko piederību, mēs skatāmies uz izglītību, uz kādiem personas īpašībām, un tas ir tas, kas mums ļauj veikt ātri šo sākotnējo izvēli, jā. Un tad pēc tam notiek varbūt tā iedziļināšanās jau vairāk dziļāk. Un vēlreiz nedaudz pakomentējot par to algoritmu. Jā, man patīk algoritmu saukt par savedēju savu veidu, jo īstenībā tā iemīlēšanās jau un tā iepazīšanās nemaz nav mūsu sabiedrībā. Mums nav tik gara vēsture. Tikai 19. gadsimtā īstenībā mēs varam sākt runāt par tādu romantisko iemīlēšanos. Pārsvarā cilvēki visās cilvēces vēsturē kopā ir sanākuši dēļ tā, ka ģimenes vienojās. Ģimenes vienojās varbūt kaut kādas savstarpējās labklājības veidošanā, sakaru uzturēšanā, varbūt kāds konflikts ir jānogludina. Un līdz ar to šīs ģimeņu veidošanai bija tāda kā sociāli plašāka funkcija. Jā. Tā darījuma veida. Jā, un ja tā paskatās arī mūsdienās ļoti daudz, kur arī vēl pasaulē notiek, kad cilvēki no līdzīgām ģimenēm saprot, tev ir tādas vērtības, mums ir tādas vērtības, arī līdzīgas vērtības, un tiek veidotas šīs savienības. Ja, un viņas pat bieži ļoti noturīgas, tāpēc, ka saprot, ka vērtību līmenī ir ļoti liela saskaņa. Un tad šī algoritms jau arī kaut kādā veidā spēlē to pirmo savedēja lomu, kurš skatās apmēram, cik daudz tad, kādus partnerus līdzīgām vērtībām var piedāvāt. Kā mēs veidojam komunikāciju Tinderī? Vai ir arī kādas, piemēram, dzimuma atšķirības, kā to dara sievietes, kā to dara vīrieši? Kas ir šī komunikācija? Tā ir tāda ātra virspusēja, vai mēs arī patiesi iepazīstam otru cilvēku? Ir ļoti dažādi. Šeit gan laikam nav nekādu tādu, nevar teikt, kad ir vīriešiem un sievietēm ir kaut kādas vienādākas vai atšķirīgākas vērtības. Šeit drīzāk var vilkt tās paralēles starp vecumiem. Jo vecā gadagājuma cilvēks, jo viņš labāk gribēs zvanīt vai tikties, uzreiz parunāties. Jaunā gadagājuma cilvēki laikam vairāk grib rakstīt. Tomēr viņi pat baidās, ka viņiem piezvanīs. Ja, kā tagad es dabūšu runāt taču var sarunāt tik ātri visādas muļķības. Bet rakstot atbildi, tu jau vari no sākuma uzrakstīt kaut ko, tad tu paskaties, tas der pēc tā noskaņojuma, kā es jūtos vai neder. Vai arī nedaudz kaut ko pamainīt, padzēst. Ja? Līdz ar to tā komunikācija vairāk ir tāda pārdomātāka, ne tik spontāna. Jā. Tā kā šeit vairāk starp vecumposmiem var. Bet ir gan vīrieši rakstītāji, gan sievietes ir rakstītājas, gan ir jaunāk gadagājuma cilvēki, kas uzreiz grib iet uz randiņiem. Ko tad es te rakstīšu romānus? Jā, tā kā ļoti dažādi. Jā, vai sievietes arī mēdz uzrunāt pirmās? Jo iespējams mūsu kultūrā ir tā, ka sieviete ir jāgaida. Tev ir jāgaida, ka tevi vīrietis uzrunās,
un tad tu varēsi turpināt šo sarunu. No šī ir īstenībā tāda interesanta, ļoti tāda tēma, kas nāca man ārā gan tad, kad es pētīju tieši digitālo iepazīšanos Tinderī, gan arī gados vecāku cilvēku iepazīšanās prakses. Jā, protams, sievietes gaida, kad viņām uzrakstīs pirmās. Kāpēc? Jo tas ir saistīts ar sievišķību. Viņas ļauj vīrietim spērt šo pirmo soli, būt vīrišķīgam. Un, ja viņas uzraksta pirmās, tad kā es vīrietim atņemu šo iespēju būt vīrišķīgam? Caur to mazinās gan mana sievišķība, gan viņa vīrišķība manās acīs. Tā kā šī ir tāda saspēle, un vīrišķība, sievišķība, tie nav tikai vārdi, viņi veidojās konkrētajās situācijās, un tāpēc ir šīs gaidas. Un runājot ar vīriešiem savukārt, vai viņiem sievietes raksta pirmās, ir sevišķi vecāka gadagājuma cilvēkiem, viņi teica, ļoti reti. Kaut gan vēlētos, protams, lai uzraksta vairāk, jo ļoti bieži vecāka gadagājuma vīriešiem ir grūti spērt šo pirmo soli. Tāpēc, ka nedaudz tā sociālā, ekonomiskā situācija ir mainījusies, un iestājoties, pieņemsim, pensijas vecumam, vairāk nav tev tā finanšu rocība tik brīva. Un randiņš paģēra kaut kādus konkrētus rituālus, ka tu dāmai tomēr nes ziedus, brauc pie viņa ciemos, un ja viņi to nevar veikt, dēļ šī finansiālās iespējām, tad viņi dažreiz ir pasīvi. Nevis izvēlas būt paši, bet dzīve piespiež. Kā vispār jūtas vecāku gadagājumu cilvēki šādās iepazīšanās vietnēs? Jo šīs vietnes ir jaunāka gadagājuma cilvēkiem labāk saprotams, kur ir iespējams piedzimuši laikmetā, kad tehnoloģijas jau bija pavisam citā līmenī attīstības nekā, piemēram, es, kad iepazinos. Es ar savu vīru iepazinos reāli dzīvē. Tas bija pirms 20 gadiem, un tas bija kaut kā citādāk. Jā, ļoti dažādi īstenībā, jo sarunājoties ar gados vecākiem cilvēkiem, tu redzi, ka ir daļa, kura pilnīgi ļoti brīvi navigē, visu viņi ir pieņēmusi, viņi saka, fantastiski. Beidzot sēžu mājās dīvānā, kā teikt, un pa labi, pa kreisi skatos, viss ir kārtībā. Un ir arī citi, kuri, šis ir formāts jauns, kurš man ir jāapgūst, tagad es saprotu, ka šeit ir jauni noteikumi un kā būs, un līdz ar to ļoti dažādi, bet es arī šo saklausīju arī gados jaunāku cilvēku atbildēs, ka tāpatās šis formāts prasa zināmu, tā ir spēle, kur tev ir jāiemācās spēlēt. Un tur ir savi noteikumi. Un līdz ar to, kā katrs mēs to spēli apgūstam. Kā ar vilšanās piedzīvošanu, iepazīšanās vietnēs? Jo, iespējams, mums ir kaut kādas gaidas, mēs uz kaut ko ceram, un ja mēs kādu krietnu laiku sprīdi nevaram iepazīties, iespējams, tas līdz nes arī kādu vilšanās sajūtu. Jā, ir tā saucamā Tinder izdegšana. Laikam. Tas ir pat termins. Tas ir patiesi patiesība. Ja tas ir pat termins, un tad pētot arī nedaudz vairāk, kāpēc viņi rodas, ka šī momentā tas, ko es esmu novērojis, ir cilvēki, kuri iet Tinderī tieši ar vēlmi iepazīties. Viņi, protams, sagaida, kad arī visi pretī tur vēlas iepazīties. Bet, kā jau mēs sapratām, visi nevēlas īstenībā gan iepazīties, gan nopietnos nolūkos iepazīties. Un šis vārds nopietns, nenopietns, kas dominē šajā vietnē, jo principā parasti pirmajās sarakstēs uzreiz cilvēki mēģina noskaidrot, kādas attiecības tu vēlies, nopietnas vai nenopietnas. Tāds apmēram balts un melns. Un pieņemsim, ir sabiedrībā pieņemts veids, ka tu iepazīsties nopietnām attiecībām. Un kas seko pēc tam pēc šīs frāzes, ka tu iepazīsties tev ir saraksts ar to, ko tad tu vēlies no šīm nopietnām attiecībām. Un bieži vien tās barjeras ir tik augstas, ka ir grūti pārkāpt viņām pāri, un tu saproti, vienreiz neizdodas, otrreiz neizdodas, trešo reizi, un aizies uz to randiņu, un tu saproti, ka nav varbūt tas, kas ir bijis pretī, un nē, tur taču ir vēl 1001, kuru tūltās es varēšu izvēlēties, un viss būs skaisti. Un kādu periodu esot šinī virpulī, vienkārši cilvēki nogurst. Saprot, ka tas tomēr ir laiks, kas ir jāvelta, ka tas ir, kad nenāk viss varbūt tās tik uzreiz viegli, kā tas bija sagaidīts, un līdz ar to izdeg. Un šīs vēlmes saraksts, kritērijas saraksts arī, katram viņš ir.
toties citi cilvēki, sarunājoties, pieņemsim ar tām tie, kuri bija ar tām nenopietnām attiecībām, tur īstenībā daudz vieglāk tiek tverts šis attiecību formāts, un cilvēks tiek iepazīts savādāk, brīvāk. Tā kā bieži vien tās nopietnās attiecības aizsākās tieši caur tām nenopietnām. Viņām ir vieglāk aizsākties nekā caur tām nopietnām, kur šīs barjeras ir ļoti augsts uzbūvētas, lai pārkāptu tas otrs cilvēks pāri. Cilvēki nenobīstas, vai ne? Ir brīvāki, ļauj sev būt tādiem, kādi viņi, jo viņi zina, iespējams, šīs nav nopietnas attiecības uz mūžu, un beigās tās ir attiecības uz mūžu. Jā, tā varētu precīzi arī teikt. Vai ne? Kā Tinderis maina to, kā mēs iepazīstamies? Vispār to mūsu skatījumu par iepazīšanos. Šeit man ir viens interesants stāsts, kas arī man lika aizdomāties par to, kā Tinderis maina. Viena sieviete 50 gadiem man stāstīja, ka viņai vilcienā ir pienācis klāt vīrietis ar mērķi iepazīties. Jā, viņi tur esot parunājuši, forši, kāpjot ārā no vilciena, apmainās telefona numuriem, viss labi, un tad šis vīrietis sāk viņai rakstīt. Un viņa saka, es sāku justies savādi, es par viņu neko nezinu. Es par viņu, mums nav bijusi, kā teikt, tā sarakste, tās sajūtas, ko īstenībā Tinderis dod. Jo viņa saka, es esmu pieradusi Tinderī no sākuma, ka es izvēlos profilu, un tad paskatos, tad mums ir šī mazā sarakste, caur šo es iepazīstu cilvēku, un tad es ar viņu tiekos. Un viņa saka, nē, es viņu vairāk viņam neatbildēju, jo tas nebija mans ceļš, kā es biju pieradusi iepazīties. Un tad jautājums šeit, kā Tinderis maina veidu, kā mēs iepazīstamies? Maina, acīm redzot. Acīm redzot, maina, jā, tāda reālās dzīves iepazīšanās, tikšanās tiek uztvērta jau pavisam citādāk. Jā. Iespējams, nedrošāk. Iespējams, tā digitālā vide dod tādu aizsargu valni, uz kuru mēs varam paslēpties. Jā, šis gan ir viens stāsts, atceramies to, un visi mani stāsti ir balstīti uz konkrētiem stāstiem, nevis uz tādiem kvantitatīviem pētījumiem, bet tie parāda tendences, parāda, ka tādi ir arī gadījumi. Vai ne? Kā mēs veidojam tādas dziļas attiecības? Tad, kad mēs esam gatavi iet dziļumā. Es nezinu, kā mēs atrodam, kas mums ir kopīgs un kas mums ir atšķirīgs. Cilvēki satiekot viens otru, parasti vienmēr meklē kopīgo. Ja? Kas tev ir kopīgs? Un parasti tas sākotnējais kopīgais ir hobija līmenī. Vai tev patīk pastaigas, vai patīk ātra braukšana, vai patīk doties ceļojumos. Un šī līmenī īstenībā ir gan jaunībā, gan gados vecāki cilvēki ļoti ātri saprot to, kas viņiem ir kopīgs, kāda būs hobija. Bet tālāk jau veidojot attiecības dziļāk, nopietnākas, tiek meklēts šis kopīgais jau tādos dziļākos līmeņos. Kā mēs spējam salāgot savas, pieņemsim, finanšu situāciju. Ja tu dzīvo vienā pilsētā, otrā, vai tu nāks pie manīm, kā mēs dalīsim saimnieciskos izdevumus. Tad tālāk ir, kā mēs ķermeniski viens otram pielāgosimies. Ja? Jo jaunībā mēs visi jauni un sprauni, bet satiekoties pusmūžā, tu pēkšņi pamoties līdzās vienam vecam cilvēkam, gados vecākam cilvēkam. Ja? Un līdz ar to, kā mums šī seksuālā saskaņa būs, un ja izdodas panākt šo kopīgo, šo sadarību, ja, šo vienošanos šīs dziļākajos aspektos, ja, tad ir cilvēkiem liela iespēja kopdzīvei. Kas ir tas, ko iespējams jaunāka gada gājuma cilvēki sagaida no attiecībām, ko vecāka gada gājuma sagaida no attiecībām? Tas ir tas nopietni, nenopietni, vai ir vēl kāda šķautne? Man šķiet, ka tas ir pirmais iepazīšanās tāds solis, noskaidrot, kādas tad mēs attiecības vēlamies, bet ko vēlas no attiecībām, protams, jaunā gadagājuma cilvēki, tur ir primāri tā ir ģimenes veidošana, tie ir bērni, tā ir kopīgas mājsaimniecības veidošana sabiedrībā, jo mums ir šis priekšstats par to, kā ir jāveido šī ģimene, kādai būs šai kopā būšanai, un tas ir tas arī, uz ko cilvēki, jauna gadagājuma cilvēki vairāk tiecas un ko veido. Un līdz ar to šī momentā, ja mēs paskatāmies, kas tiek meklēts partnerī tiek meklēts vairāk izglītība, kāda tev ir profesija, ja, lai saprastu, vai tu būsi tas partneris, ar ko es varēšu veidot šo nākotni, ja, kopā, vai būs šis nodrošinājums.
Toties vecāku gadagājumu cilvēkiem šeit vairāk fertilais vecums ir beidzies, jā, vairāk bērnu nav iespējams, un katram ir, kā teikt, sava pils un sava būdiņa, un šie attiecību modeļi ir daudz dažādāki nekā jaunībā, daudz radošāki viņi ir, un tad varbūt tās vairāk nemeklē, kāda tev ir profesija un izglītība, jā, bet kādas tev ir kaitas. Jā, pieņemsim. Kur Latvijā lielākoties cilvēki iepazīstas? Tas ir Tinders vai ir vēl kādas vietnes, kas Latvijā ir aktuālas? Latvijā iepazīstās, Tinders ir viena no tādām populārākajām vietnēm, sevišķi jaunu gadagājumu cilvēku vidū, bet ir vēl otra puse, ir arī tas pats Badoo, tiek pieminēts ļoti daudz. OkCupid ir un pat tāds kā tauta.lv. Es uzzināju īstenībā par ļoti daudz dažādām vietnēm. Kā bija būt Tinderī? Jo tu veici šo sociālo eksperimentu, ja? Lai radītu šo pētījumu, lai saprastu, kā cilvēki iepazīstas. Tu pati arī biji Tinderī. Jā. Tu gāji satikties. Kā tas bija būt Tinderī? Jā, īstenībā man kā pētniekam tā bija tāda liela dilema, kā lai es sev prezentēju tā, lai cilvēki saprotu, uz ko viņi iet. Ja, jo es tomēr izmantoju šos materiālus arī pēc tam darba veidošanā un satura veidošanā un pētniecības nolūkos. Līdz ar to es uzrakstīju savu profilu tādu. Es arī profilā uzrakstīju to, ka hei, es esmu dzīves ziņkārīga, kad ja tevi tur interesē gan mīla, gan vienas nakts sakari, lūdzu atsaucies, jo mani interesē tieši tavs stāstījums, un es esmu antropoloģija un pētu. Un to es tieši ar savā profilā uzrakstīju, un tad bija interesanti skatīties, cik daudz cilvēku lasa un cik daudz nelasa. Un nelasa to, kas tur ir rakstīts. Jo tajā momentā, jo primāri mēs cilvēkus izvēlamies pēc vizuālā. Ja? Un tieši arī man daudz bija, kā teikt, svaipi pa labi. Un es domāju, cik man liela, plaša auditorija tūltās būs, ar kuriem es runāšu. Un es jau izslēdzu savu profilu, jo es katru kontaktu, kurš, kā teikt, ir izvēlējies man, es arī atbildīgi piegāju. Es arī atbildēju, paldies, kad atbildēju, ka tad mēs varētu, kā teikt, par to sarunu vienoties un tā tālāk. Un tad es sapratu, ka jā, ka nav lasīts. Jā, viņi vēlas randiņu ar tevi. Kad vēlas randiņu, tieši tā, un īstenībā arī bija ļoti daudz, ka pat izlasīju un sapratu, ko es daru, kad kāds ir mēs līdz pašām beigām pat nenoticējis. Domāju, ka tā ir savs veids savdabīga iepazīšanās. Jā, tā kā koķetēšana bija līdz galam. Kā bija satikt cilvēkus? Viņi tā vaļsirdīgi arī bija gatavi ar tevi sarunāties un stāstīt, kā viņiem veicas ar iepazīšanos, kā viņi jūtas par Tinderi un kas viņiem izdodas, kas nē, kā viņi vispār skatās uz partnerattiecībām. Jā, sākumā liels bija man pārsteigums, ka tieši šīs sarunas bija atklātas un bija tādas interesantas un ļoti daudz tādu personīgu detaļu un faktu pilnas. Un tas ļāva man secināt to, kad ir izdevies panākt uzticēšanos no šiem cilvēkiem. Tas ir, protams, tas nav tā, ka pirms tam jau bija neliela sarakste, arī kur vairāk mēs saprotam, vai tur būs šis stāsts, vai būs vēlēšanās dalīties, un citi bija, pieņemsim, piekrita tikai sarunai pa telefonu, pieņemsim, jo saprot to, ka šī anonimizācija nedaudz ir labāk viņiem nekā, pieņemsim, tikties klātienē. Cits sarunas notika klātienē. Protams, šī tēma nav dzimuma neitrāla, ja, jo es saprotu to, ka aizejot es kā sieviete, kurš satikta kaut vai pētnieks, kurš satikta Tinderī, vienmēr bija tāda attiecībā pret vīriešiem nedaudz tāda sajūta, kad mēs esam tādā kaut kāds randiņu formās šis ir, jo mēs esam satikušies Tinderī. Bet ar sievietēm bija daudz, protams, savādāk. Mums izveidojās tāds kā draudzīgas attiecības. Cik ļoti tu jūti tādu vientulības aspektu cilvēkos, ar kuriem tu tikies, un kā viņi uz to skatījās? Nezinu, viņi bija attiecībās, viņi bija atraduši. Ja jau tu satikies Tinderī, tad viņi bija meklēšanas procesā. Kā tas vientulības aspekts izgaismojas vispār cilvēkos pie mums Latvijā, kuri vēlas iepazīties?
Īstenībā cilvēki jau meklē attiecības, tāpēc, ka viņi ir emocionāli vientuļi. Lai arī viņi ir attiecībās, jā, dažkārt, un citreiz citam ir ģimene apkārt, jā, pieņemsim arī vecāku gadagājumu cilvēki, kur dzīvo kopā ar bērniem un mazbērniem. It kā tu redzi, ka šis ģimenes loks apkārt ir gana plašs, bet viņi jūtas emocionāli vientuļi. Līdz ar to tā emocionālā vientulība ir tieši tas, kādēļ tu vēlies veidot šīs attiecības. Un, tu esi skaties, ej uz salidojumiem, ej uz dažādām ballēm, pasākumiem un mēģini satikt, reģistrējies digitālajās vietēs un mēģini satikt šos cilvēkus, kā teikt, lai būtu kopā. Jo mēs jau cilvēki esam sociāls būtnes. Mums vajag otru. Jā, mums vajag otru, gan parunāties, gan pieņemsim, lai arī to vīrišķību un sievišķību izpaustu, gan vajag šo vīrišķo plecu līdzās, tā kā dažādi ir. Vai tāda iepazīšanās reālajā dzīvē joprojām ir aktuāla? Vai to visu ir pārmākusi digitālā vide? Ir. Visur, kur cilvēki ir, tur ir iepazīšanās īstenībā. Un arī jaunā gadagājuma cilvēki arī iepazīstās gan darbos, gan hobiju vietnēs, gan pasākumos un bāros joprojām. Bet, protams, digitālā vide, tā kā mēs no rīta pamostamies ar vietālruni un vakarā aizjām gulēt ar vietālruni, mēs tur esam iekšā ļoti daudz. Un līdz ar to šī vietne arī regulē un skatās, kā mēs iepazīstamies. Bet cilvēki iepazīstas un arī klātienēs. Un pieņemsim, runājoties ar gados vecākiem cilvēkiem, tur pat iepazīstās kapos. Jo kur gan citur, lai vientuļos cilvēkus sastop, jā, salidojumos, kā jau es minēju. Tad, ja dzīvē tu esi palicis viens un kaut kad pusmūžā, ko tad tu skaties? Tu skaties, kādus cilvēkus tu esi dzīves laikā sastapis, jā, un kā viņi tev ir palikuši atmiņā. Un tad tu pārlapo, kā teikt, savu grāmatiņu. Hei, ko dara Jurčiks, ko dara Jancis? Varbūt viņiem ir vērts aizrakstīt un kā teikt, uzpingot kādu, hei, varbūt tās sveiks, kā tev iet, jā. Tā kā ļoti daudz dažādās vietās iepazīstas. Arī kaimiņi iepazīstina, jā, pieņemsim. Ja pats tu nespēji iereģistrēties portālā, tā digitālā pratība varbūt nav tik liela, tad ir bijis tā, ka kaimiņi iereģistrē vai palīdz iepazīties. Un arī bērni pat izveido profilus vecākiem. Mama, tev sen vairs vajadzētu kādas attiecības tagad, vai tu negribētu Tinderī tur nomenedžē profilu bildes, saprast, kur iet, kā teikt, tādi mazie Tinder mentori. Starp citu, viena ļoti interesanta iespēja, kā iepazīties Latvijā. Man kursabiedrene stāstīja par, ir tāds cilvēki iet pārgājienos, un tāds pārgājienos Tinders. Ka cilvēks attiekas, jā, tu piesakies, un tu zini, ka tu gribi iepazīties, tur būs sievietes un vīrieši, un tu ej aktīvā nodarbē, un tur tu vari iepazīties ar līdzīgām interesēm. Man šķiet vienkārši absolūti ģeniāli. Jā, un galvenais bija tā, ka man kaut kad pirms 2 gadiem tieši es laivoju ar laimām pa Gauju, un mēs tā kā bijām nobraukuši šo savu gabalu, piestājām malā, un tieši mēs nebijām piestājuši tādā vietā, kur šāds pasākums notika. Un mums jau, man uzreiz šķita, ka Dievs, kur interesanti. Es tur parunājos ar pāris cilvēkiem, tad es domāju, jā, tas ir forši. No vienas puses tas ir ļoti jauki. No otras puses atkal mēs zinām paši, ka mēs ejam uz randiņiem, jā. Tad, ja ar gadījumā tie otru cilvēku īsti nav, tad mēs gribam ātri aizdoties projām. Jā? Un tur šādos pasākumos, ir sevišķi, ja vēl viņi 2 dienu garumā ar nakšņošanu, tad tur īsti nav tās iespējas. Tā kā tur ir jā, London Bridge is falling. Vai ne? Kā cilvēkiem nepadoties, nekrist izmisumā, iepazīšanās šai tirgus placī, kā ticēt tam, ka ir iespējams tomēr satikt to cilvēku, ar kuru varētu būt aizraujoši dzīvot kopā? Jā. Laikam tas primāri jau ir saprast, kurā vietā tu esi, kad tvert laikam to visu nedaudz vienkāršāku un varbūt tās pārskatīt savu vēlmju sarakstu, jā, un saprast, ka šis formāts ir, ja tu vēlies nopietnas attiecības un esi uztaisījis savu, kā teikt, gandrīz vai savu CV un tad prasi otram to CV, ka varbūt tās nedaudz ir jāpārskata šie kritēriji, ka varbūt tās pirmajā reizē atnākot cilvēkam, uzreiz viņš neatklāsies visā savā
būtībā un visās vērtībās, un kad ir jāatļauj lielāks laiks, lai iepazītu. Dot laiku. Dot laiku, jā. Paldies, tev, Ilze, par sarunu. Paldies. Šis patiesībā bija ļoti aizraujoši. Es nekad neesmu bijusi Tinderī. Man tas bija ļoti interesanti klausīties, kā tas ir un kas tur notiek. Jo tā ir tāda milzīga cilvēku dzīves daļa šobrīd. Tie cilvēki, kas nav attiecībās, un ļoti daudz cilvēku nav attiecībās. Tā man šķiet tāda ilūzija, ka mums šķiet, ka viss ir attiecībās. Tā gluži nav. Ne? Paldies tev par šo stāstu. Paldies par tavu pētījumu. Ļoti aizraujoši lasīt. Un, jā, kā jau Ilze teica, ja esat iepazīšanās meklējumos, dot tam laiku. Ja? Negaidīt brīnumu pirmajās iepazīšanās sekundēs. Un, jā, dot laiku iepazīties. Paldies, ka klausījāties, skatījāties. Mēs tiekamies nākamajā reizē.